Mēs esam mākslinieku un tradicionālās kultūras pētnieku grupa biedrības Erde. Un šodien mēs šeit taisīsim tradicionālu alus gatavošanas veidu, tā saucamo akmens alus. Tā būs vēsturiska jau 16. gadsimtā dokumentēta procesa rekonstrukcija, kad cilvēki gatavoja alu koka traukos, uzsildot tā saucamo misu ar sakarsētiem akmeņiem. Jā, pat labāk mēs maļam miežu iesalu. Šodien alū mums būs divi veidi iesali, pamatā miežu un arī rudu. Faktiski nevis maļi, bet viņi saspiež pārslās, tas ir tāds labākais variants. Faktiski tā pamata ideja ir graudam apkārt ir apvalks. Lai viņam varētu piekļūt ūdens, ir nepieciešams to apvalku pārspiest. Vislabāk to izdarīt, nevis tieši samaļot, jo, ja pavisam samaļ tādā pulverī, tad jums tas alus iznāks duļķains un viņš nefiltrēsies labi. Mēs dotajā momentā izmantojam ar tā saucamiem valčiem, viņi tiek saspiesti. Tur pēc sajūtas ir jāpieregulē pēc graudu lieluma tas distants starp tiem ruļļiem, kas spiež, bet svarīgākais ir tā, lai viņi nebūtu samalti, bet būtu pārspiesti uz pusēm. Šitas ir rudzu iesals. Pamatā alum vienmēr ir miežu iesals, teiksim, latviešu tajā tradīcijā, bet kā piedevs likti rudzi, kvieši, auzas, arī dažādi graudi. Var sakot, tagad pēc tās vecās tehnoloģijas, graudi tiek iejaukti augstā ūdenī, faktiski. Citi, cik es esmu runājis, ir bijuši meistari, kas jau iepriekšējā vakarā īstenībā iejauc tos graudus iepriekšējā vakarā tajā mucā, lai viņi visu nakti mirkst. Un tad no rīta, kad nāc, tas sāk sildīt tos akmeņus un tad taisīt to alu. Var sakot, vienkārši tagad tos samaltos graudus mēs beram iekšā. Ja kāds grib, var pamaisīt. Un šito procesu sauc par iesalu kulšanu. Īstenībā to darīja kaut kādu stundu vismaz maisīt. Kādēļ maisīsim? Kamēr jums būs spēki, es jau varu kādu pamainīties. Viena no svarīgām sastāvdaļām, protams, ir ūdens, viena no pamatlietām, jo kas alū ir tikai graudi, ūdens, apiņi un rauks, vairāk ar nekā tur nav. Līdz ar to ūdens diezgan svarīgs. Vislabāk jau, protams, es uzskatu lietot kaut kādu avotu ūdeni, ja jums pieejams ir. Teiksim, tā sākotnējā šādā veidā taisot. Katrs tas veids atšķirās drusciņi, bet šādā veidā taisot, es, piemēram, no sākuma iejaucu tādu diezgan tādu pabiezu putru, te var apskatīties, teiksim, pēc tam. Un pēc tam lej klāt ūdeni procesā arvien vairāk. Šajā veidā faktiski neeksistē nekāda, teiksim, termometri, blīvuma mērītāji, kaut kas tādas lietas, kas palīdz mūsdienu alus brūvētājiem. Šeit viss ir jāpagaršo, jāpatausta un tādā veidā jācenšas noteikt, vai viss ir pareizi. Tā ir tā saucamā empīriskā pieredze, ka tā jau vairākas reizes, tad to es piešāmies. Šitas process saucās iesalu kulšana. Tā saka, kad jākuļ esot stundu vismaz. Tātad tas mehāniskā veidā palīdz apmiekšķēties tiem graudiem, jo iesala graudi, jo viņi ir izžāvēti. Līdz ar to šī te maisīšana palīdz pēc tam ātrāk dabūt ārā visu to saldumu, kas tais graudos ir iekšā. Šādā veidā, kad taisa jau apiņus, ir divi veidi, liek jau šitiem te klāt vienu daļu. Un otrs veids, ko arī tautā darīja, kad atsevišķā katlā vienkārši savārīja tādu stipru apiņu tādu novārījumu un tad to liek klāt. Bet šitas ir tas senākais veids, ko mēs taisām. Viņš visu laiku faktiski pieber tagad, ka liek akmeņus karstus, tad vēl, kad pie filtrēšanas un tad arī beigās pie rūkšanas vēl pieber klāt. Tā dzeltenā viela, tas ir tas, kas dod to
Tad ir laba apiņa īstenībā pārbauda tā. Ja saspiež un kad viņi līp tādā čemurā, nu, tad viņiem daudz ir tās eļļas iekšā. Tā kādreiz arī pārbaudīja. Nu. Jā, dod rūgtumu aromātu arī. Pie kam darīt tā, ka tas, ko pirms tās sildīšanas, vārīšanas liek tie apiņi klāt, tie vairāk dos rūgtumu. Bet, teiksim, tie, ko pieber, kad jau rūks, tāpat mise, jau kad rauks pielikts, tas dos vairāk aromātu. Nu, paliks tajā aromātā. Pēc tam to saucamo misu uzsilda ar karstiem akmeņiem. Viņas ieliek iekšā un tādā veidā dabū to nepieciešamo temperatūru, lai nosaldinātu tos graudus. Šitā taisa arī Gotlandē, nu, viena no retajām vietām, kur ir saglabājies kaut kas līdzīgs. Svarīgi viņu lēnām to temperatūru celt, pārāk nepārkarsēt uzreiz, viņai lēni jāiet uz augšu vairāk stundu laikā, teiksim. Te mēs redzam, kad apkārt vārās, līdz ar to ap to akmeni arī tas iesals karamelizējās, tas alus iegūst tāda, no deguma viegli, tāda tumšāks paliek. Nu, faktiski tas ir tas pats, ko dara, teiksim, mūsdienās, ka vienkārši tos graudus nograuzdē atsevišķi, ja, bet šeit viņi apcepās visu kopā. Esam filtru, ko, teiksim, šitas darbojās kā krāns, mucē vidū ir caurums. Tie filtri taisīti no visdažādākām lietām, es esmu dzirdējis, sākot no āboliņa, zemeņu staipekņiem, kadiķiem, protams, rudas salmiem. Mēs taisīsim no bērza pelačkiem, tas arī drusku dos, nu, garš tur tam malu. Jā. Nu, redz, un tad to ragans slotu paņem, te ir caurums. Viņi iedzen iekšā. Un te pastam uz leju. Mēs varam likt dažādas zāles, teiksim. Pārvieto uz filtrēšanas trauku visu šeit graudus. Un arī filtrēšanas traukā mēs pēc tam liekam graudu. Tagad mēs vēl pielējam ūdeni arī papildus. Un tāpēc, ka tur bija ļoti bieza tā putra un viņi vienkārši tāpēc, lai vieglāk uzsildīt, bet tagad mums vajag arī ūdeni drusku turklāt. Apiņi tiek likti, viņi tiek likti arī, nu, pēc tam, kad rūkšanas procesā ik pa laikam, jo es saku, otrs veids, kā darīju, kad atvārīju katlā vienkārši arī, bet tas ir bišķi tāds tā kā jaunāks, kad tā kā stipru apiņu tēju uztaisīja. Nu, tad ņemam tos akmeņus, kas ir nokarsēti, un liekam iekšā tajā misā. Viņš te procesē, apiņi sāk smaržot uzreiz. Un jādabū ir maksimāli augsts tagad tā temperatūra, un tad, kad viņš ir uzsilis, vēl drusku pēc tam paskalo ar ūdeni un sāk tecināt ārā. Uzmanīgi, ne, paliek karsts. Tā. Jāatnes ūdens. Filtrējamais kubls, jeb viņu sauc par žeiri. Viņš ir koku kubls, kuram vidū izurbt caurums, un te ir tāds konisks puļķis, kuru, kad mēs pavelkam ārā, sāk tecēt apakšā, jūs redzat, mise tā saucamā. Ja mēs viņu iebāžam atpakaļ, tas tā kā krāns aiztaisās ciet. Tas ir viens no senākajiem veidiem, kā filtrēja alu. Vēl senāks īstenībā, ko vēl tagad lieto Latgalē, tas ir vienkots, tāda tā kā abra vai līze, kurai vienā galā ir caurums, viņa guleniski noliek, arī liek karstus akmeņus iekšā un pa galu tad tecina ārā misu. Šeit mucā jūs redzat, te ir apiņi, mēs lejam klāt misu. Kad misa ir atzisusi,
nu, līdz kādiem 25 grādiem, tad droši var likt klāt raugu. Un tad, skatoties pēc apstākļiem, parasti ir tā kaut kāda 2–3 dienās notiek diezgan strauji tā rūkšana, kad jau lielais vairums alkohola, cukuru pārrūkst alkoholā. Un tad, kad viņš sāk nomierināties, tad tam alus darītājam bija lielākā māksla notrāpīt to momentu, kad jālej mucā iekšā, jo nedrīkstēja ieliet, ka viņš pārāk vēl strauji rūga, jo tad varēja izšaut spundas un arī mucas gājuši pa gaisu. Un otrais arī nevarēja, ka viņš pārāk nomierinājies, jo tad viņš nesagāzējās un nevarēja dabūt ārā. Nu, tur bija tāds kompromiss. Tad dažādos veidos tur pārbaudīt, tur citi skatījās, kā dancotie apiņi rauga vadībā pa to mucu, pēc tā skatījās. Tad citi, teiksim, salēja muciņās un tad uz gala uzlika virsū, kad bija jau raugs klāt, uzlika bļodiņu, bet apakštasīti. Un ja tas raugs nāca ārā un tā kustināja, tad vēl nedrīkstēja šaut, ciet to spundi. Un tikko viņš tā kā nomierinājās, tad spundēja ciet un pagaidīja vēl pāris dienas, lai izstrādājās ogliskābā gāze un spiediens iekšā, un tad jau faktiski sāk dzert. Teiksim, tautas tradīcijā jau kaut kādu 7–8 dienas tas bija tīri normāli priekš alus. Bet dzēri, protams, ja izbrūvēja, citi brūvēja daudz, un tad stāvēja visu vasaru. Ja bija labs pagrabs, tad arī dzēri visu vasaru. Jā, tad patlicis, kad ir atdzisis, kad tā mise ir atdzisus, pēdējais solis ir pielikt raugu. Kādreiz katram alus darītājam parasti bija tomēr ieraugs saucamais, tas ir faktiski tas raugs, kas ir palicis no iepriekšējās alus taisīšanas reizes, jo, kad alus ir izrūdis, tad raugs nosēžās mutes dibenā, un tad to paņem, es ielieju tādās pudelītēs un ieliek leduskapī vai kaut kādā pagrabā. Kādreiz cilvēki lika, teiksim, avotā, kaut ko, ja bija avots vai jaka, tur turēja iekšā visu laiku, lai būtu vienmērīga temperatūra. Jā, tagad pieliekam kādu raugu. Un viņš sāks darboties, lēnām. Pirmās kaut kādas 2 dienas viņš strauji rūks, un pēc tam jau lēnām sāks nomierināties, un tad jau viņš jālai ir gatavs liet mucās. Tagad raugs ir pielikts, kubulu mēs apsedzam. Sens ticējums saka, ka sievām esot jākliedz skaļi, tad labi rūks. Neviena nav gadījusies. Cerēsim, ka rūks tāpatās. Šodien mēs esam uztaisījuši akmens alu. Mēs samalām graudus, uzkarsējām akmeņus, uztaisījām misu, izfiltrējām, salējām mucā, pielikām raugu. Un uz Jāņiem mums būs akmens alus. Tradicionāls latviešu dzēriens, tās priecīga līgošana un veselībām.